FK Kurši mājās izcīna fantastisku panākumu. Ar 16 gūtiem vārtiem Kurši pārspēja Irlavas komandu un šodien savā debijas spēlē spīdoši, manuprāt, nospēlē Gvido Griezītis ar uzvārdu, kas ir ļoti pazīstams Kuršu komandā. Gvido, varbūt pastāsti pašā sākumā, kā ir gatavoties šādai spēlē, zinot, ka tā ir tava debijas spēle virslīgā? Protams, forši zināt, ka beidzot ir laiks pienācis. Esmu strādājis ļoti ilgi tam. Spiediens, protams, savs, bet kaut kā jātiek galā ar viņu. Jā. Man patīk teiciens, kas vēni nāk, tas labi nāk. Es tieši gribēju minēt, ka tev tas ceļš līdz virslīgas komandai gandrīz 2 gadus, manuprāt, ir gājis. Jā. Droši vien pamostoties no rīta jūti, ka šodien tāda īpašāka diena. Protams, kādas iepriekšējās 3 dienas jau visu laiku bija tas, ka tūlīt būs debijas spēle. Tiešām lielisks sajūta. Tribīnēs brālis, mazliet augstāk uz balkona tētis, visi ir sanākuši uz, man gribētos teikt, lielu dienu ģimenei. Jā. Sajūti to, ka viņi tur ir kaut kur un ka tu viņus jūti mazliet? Es pēc kaut kāda otrā gola pastījos uz tablo un redzēju, ka brālis priecīgs un stāv. Un tad man bija forši. Zināju, ka nav vīlies manī. Pirmajā spēlē uzreiz izcelies ar 4 vārtiem. Vai tu zini, kāds ir tava brāļa gūto vārtu rekords virslīgā? Minējuši 20? Nē, vienā spēlē. 5 vai 4? 5, jā. 5 vārti, un tad, kad tu gūsi 4. vārtus, es piegāju pie Gustava, un viņš arī teica, ka viņš novēlētu tev atrast to ceļu līdz 5, bet būs bišķi jāapciešās. Būs. Okay. Uz labāko apbalvošanu iznāk Gustavs. Apsveic tevi ar labākā spēlētāja balvu šīs dienas mačā. Tāds īpašs mirklis noteikti. Noteikti, jā. Kā jau pirms tam teicu, lielisks sajūtas ir. Un, jā, bija ļoti priecīgs, ka viņš šeit var atrasties un atbalstīt man pirmajā spēlē. Un tieši nebija pat plānots, pirms viņš brauc šeit, ka es debitēšu. Bet jā, es esmu ļoti priecīgs par to. Visbeidzot, pēdējais jautājums par kreklu. 3 gadus ar šo kreklu, precīzāk ar 20. numuru, Kuršu rindās neviens nebija spēlējis. Un es varu laikam pateikt mazu noslēpumu. Tas patiesībā ne tikai ir ar vienu numuru, kāds ir bijis iepriekš to brālim, bet tas ir konkrēti Gustavs Krekls, ar kuru viņš spēlē pēdējā sezonā. Vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība. Tad, kad atnāca atpakaļ uz florbolu, tad vai nebūtu jāpērk jauns, pameklēju skapu un atradu šos 2, nezinu kā izteikties, artefakts. Artefakts. Bet jā. Palīdzēja Krekls? Sajūti, ka brāļi kaut kāds sviedriņš vai enerģija ir iekšā? Varbūt. Okay. Nav ko teikt īsti. Es zinu, Gvido, ka pirmā spēle un uzreiz uz pēcspēles sarunu nākt ir tāds pietiekami liels izaicinājums, bet tu tiki izcili galā ar darbiņu laukumā un ļoti braši turējies arī pēcspēles intervijā. Tā kā paldies tev par šodien parādīto sniegumu. Noteikti vēlam daudz izcilu spēļu turpmāk, lai tas Griezīšu uzvārds izskan Lots manēžā nemazāk bieži kā laikā, kad tavs brālis bija komandā. Jā, tāds mērķis ir. Paldies tev, Gvido. Veiksmīgi.